Labrīt, mani draugi. Jūs ievērojāt, kad ir pilnmēnesis, bet tāds, zini, es nezinu, kāpēc es vakar ar kaut kādu bišķiņu, laikam, pereburu uztaisīju, un tā ir tāds, zini, it kā bišķiņu pohinators, bet brauksim uz mūsu karjeriņu, un tur viss nostāsies vietā. Braucam mēs ar jaunu, interesantu mašīnīti, zini, jau tāda, kā savējā, bet tas viss pēc tam. Nu, labrīt, mani mīļie draugi. Šitais kemperīts jau vakar te stāvēja tāds, un tur vēl viens tālāk, un vēl viens aizmugurē. Un man liekas, ka visi trīs arī te bija vakardien. Šodien tāda peldu diena lielā, daudz cilvēciņi svētdieniņa. Un vienkārši, ko es gribēju teikt, ka es nevarētu tā atbraukt pie upes, labi supiņi līdzi, un 3 dienas dzīvot pie upes. Nu, nevarētu. Nu, tas nav manā. Nav. Man vajag dzīvē dvižuhu, zini. Man vajag kaut kur bīdīties. Kā ir dvižuha latviski, nesaprotu. Visu laiku vajag kaut ko darīt. Saprot, tā nevar. Tupa. Labi, tas viss pēc tam iziešu riņķīti. Mani mīļie draugi, vienkārši mana krūzīte jau laikam 2 mēneši stāv. Es katreiz kāju riņķīti, vēl viņu pačamdu, viņa tur ir, saproti? Es jums pateikšu priekšā, tikai basjasīt, tik tu kā nelikšu nekur, jo tu bīti basjasīt, tas ir tāds tuvāks sirdī, tiktoks tas ir, džing, pa fikso, vajag to. Ja atbrauc ar tevi uz centrālo peldētavu plus mīnus, kur stāv šitais kempers, tad krūzīte ir kreisajā pusē, tikai ja skaties Pārdela ezeru, tur, kur es parasti no skata torņa skatos, vai ne, tad ir kreisajā pusē, labajā pusē varat nemeklēt. Un tur tās trepes nav tik daudz, lai jūs atrastu manu krūzīti, un visus jūs gribu dabūt mežā, lai jūs pastaigājat, lai jūs jūtat dabu, lai jūs iemīlat dabu, peldi un dzīvi. Nu, čau, Vildi. Tu tikko atbrauci vai jau izbrauci? Laila brauks. Jau vēl brauks vai jau izbrauks? Vēl brauksiet. Labdien. Labi. Es pavadīšu Lailu. Protams, bez steigas. Tavs mogulīts. 84 gadi? Ne, 82. 82. Es jau tev lieku klāt visu laiku. Tu biji Spānijā vai brauksi? Brauksim. Aha. Brauksim 6. Malači. Vēl veiks, mēs arēju peldēt un skraidīt. Vēl veselība pats galvenais. Davai. Nu, lūdzu. Es vilnīgi gribu tādu, zini, viņš arī grib tā kā airētājam tādu, laivu uz sāniem. Es viņam uztaisīšu vīram, un zini, lai ir prieks. Tāds foršākais, man liekas, jau, zini, augusts, septembrīts arī tāds, zini, jau sāk tāds jāstrāks palikt, zini, tāds, tu ej pa to mežiņu, saprot, tas ir kaut kas, cik tev grūti ir sevi piespiest kaut kur aiziet, vai ne tā, bet, kad tu ej, tas ir kaifovočno. Kur es varu skriet, cik gribu, bet vilnis ir priekšā. Sieviņa reku tieši startē. Cik ātri. Labi, es skrienu atpakaļ. Draugi, es jums bišķiņ samelojos. Ja es skaidrā nevarētu 3 dienas te nodzīvot tā, bet ja es kapātu mēnesi garantēti, tik pievedat puļkas man klāt, un tāpēc es pat ārā varētu nekāpt no viņa. Uztaisītu, kur pačurāt. Tualete ir pilna līdz augšai. Ej, tu nost. Tā ir dzīve. Braucam uz mūsu mīļo vietu.
ambas jāsī krūzē, lai ir kā vajag. Uz jūsu veselību, mani draugi. ZB man dzert tik labi skaidrā. Baigies šodien nosaucu mūsu raidījumu no bomža pie jaunas mašīnas. Nu, bet tāds apmēram ir mans stāsts, saproti, kā ir. Ļoti vienkārši izanalizēt. Es vienkārši sākšu ar to, kad ārā ir pilnmēnesis, vai ne? Un īstenībā ļoti cilvēkus tas ietekmē. Un man apkārtnē 3 točni ir kodienā, vai ne? Viens tagad jau otro dienu Kačkā, Maskačkā. Es gribēju pat viņu aizvest, bet tā bija noparījies, kad nebija man vienkārši spēka, vai ne? Bet aizveda draugi, vai ne? Otrs džeks man zvana, viņš mājās guļ, saproti. Un domājas, vienīgais tev draugs, ar kuru tu nevari parunāt, pacelt trubu, to un to, saproti. Un es pie sevi tā iedomājos. Tieši, zini, tā noskrējies, tā, zini, tas es bišķiņ atkal pa daudz esmu paņēmis uz sevi, vai ne? Domāju, čem sūdīgi, kas nekaiš? Bet tad atcerējos sevi, bija, saproti, tev patiešām neviens vairs ar tevīm negrib parunāt. Ir tāds brīdis, saproti, kad jau visi no tevīm gasījās un tam līdzīgi. Jo, saproti, tu jau neko jaunu nevari izstāstīt. To pašu izstāstīsi, malsi pa 10. reizi. Es visus pilnīgi vārdus, katru to tekstu zinu. Pilnīgi, saproti, jo tanī dzīvē jau jauns nekas nenotiekās, saproti, kad tu vismaz strādā, tev tur kaut kāds klients, kaut kas tās galvu sačakarē, kaut kas, zini, tāds, tev kaut ko forša, kaut kāda laba meitenīte trāpās, vēl kaut kas, tev ir ko pastāstīt, bet, kad tu guli gultā, tev nav ko pastāstīt, tev ir televizors, ko tu kur šausmīgi redzēji pa televizoru, cik tev ir sūdīgi, ko tu šodien esi tur izdrāzis vai vēl kaut ko, un ko tu vēl dzersi, un kā, un tad vēl, zini, attiecības skaidrot ar visiem, un kas nu kuram, zini, pālītī, katrā ziņā izvanīts ir viss, saproti, tā liekas, zini, labāk ir paskriet un tam līdzīgi. Vienkārši, saproti, es sevi noliku vietā uzreiz, tāpēc šitais raidījums no bomža pie jaunas mašīnas, vienkārši, saproti, mēs dzeram, esam tādā stadijā, liekas, kā meitenīte aizskrēja. Liekas, esam tādā stadijā, izsita no sliedēm, aizskrēja. Ko man te jāatcer? Esam tādā stadijā. Es bišķiņ iepauzēšu, pavisam izsitos no sliedēm. Nē, es gribēju teikt, saproti, man pašam ir no bomža līdz jaunai mašīnai. Ko es ar šito gribu pastāstīt? Saproti, pa tādu bomzi, tā, kas kā pie veikala novēmies, apģērbies, miskastēs, rakņājās. Paldies Dievam, es nekad neesmu aizgājis tik tālu, vai ne? Vienmēr kaut kā esmu ielicis pēdējā vilcienā, bet no otras puses domājot, saproti, pēdējā vagonā esmu ielicis, un pēc tam, kad tu nāc vaļā, tu sāc visu analizēt, saproti, kad tādam bombzim, kas rakņājās miskastē, viņam nav nekāda problēma. Viņš sāk dzīvot, viņš nopelna 5 eiro. Viņam tā ir viņa nauda, saproti, nopelna 10 eiro. Tāds kā es, kad nāku vaļā, tur ir jāsāk vienkārši galva kup, kā ar visu, ko tu esi sastrādājis, tik galā. Kā tu ar tiem norēķināsies, kā tev māju tev neatņems, vai atņems, vai tu izdzīvosi, vai tev tam līdzīgi, saproti. Man kādreiz bija tāda sajūta, ka es nedzīvoju, kad tāpatās viņa aizies, saproti, visi tie, kur pārējais laiki 2008. Es nejūtos nekad mūžā tādā mājā, tā kā būtu tā mana māja, vai ne, es tāpatās domāju, jo visiem draugiem maniem atņēma mājas, nezinu, paši augstākie spēki man stāvējuši blakām, kā viss ir noticies un vajag tikai gribēt, saproti, un tam līdzīgi. Un tāpatās arī tagad es atceros, saproti, kāpēc tieši līdz jaunai mašīnai, tāpēc, kad es gāju
uz veikalu ar vienu cilvēciņu. Nu, abi iekapājuši, ejam tur gar kaimiņiem, saproti, gar blakus ielu. Džeks tāpat, kurš pie maniem griezies, vai ne, es saku, skatīšu, viņš pagalmā, es saku, kaimiņš, iedod man paušu lūdzu. Man nav. Domāju, nopietni atbilde. Latvijas balzāmā Džeks strādā un nav ko iedot. Nav problēma, saproti. Un es maz ko atceros vispār no pāļa, bet to, ka man nav atcerējos, nesmu ļaunprātīgs. Я плохо tur bija. Я плохой не помню, приходится записывать. Я ļaunu neatceros parasti pierakstu. Nu, neko jau es tur saproti, bet, nu, vienkārši, ja viņš man ko prasa, man arī nav. Saproti, kaut vai es nevaru tāpat atbildēt, tāpatās vienmēr palīdz, vienmēr kaut kas zini, bet man nav vienmēr atceros, saproti, un tāpatās arī iegāju, es atceros, iegāju šitanī te Rimčikā, nu, protams, ka nezinu, nes savā ģīmī. Domāju, gan jau es tur kādu pazīstamu satikšanu, kas man paušiņu nopirks. Protams, ka satika. Es jau neatceros pat, zini, viņš saka, Janka, es nesaprotu, ka tu tas esi pēc tam tikai pēc balss, pēc visa, protams, bērda noaugus ir tāds, nu, iedomājies 2 nedēļas, 3 nedēļas, vienā kodienās ir aizvilcies līdz veikaliem, protams, atpazinu, viņš man iedeva tur dvacāriņu vai ne, un viņš saka, es vienkārši tevi nepazinu, bet viņš saka, jomā. Un saproti, un kur tik tu tāds neesi planējis? Un tas jau ir čistīs bombzes, saproti, tas ir, paskaties uz maniem, domā, ka es baigi smaržīgs, tur baigi mazgājos tās 2 nedēļas, ka koži, da nekas tam līdzīgs, man gulta, pudeļu kaudze, pakau planē. Un vienkārši, saproti, tas galapunkts, ka tu ieliec iekšā, un pēdējā vagonā un sāc pa biškam rāpties ārā, saproti, tev no sākuma liekas, ka tev vispār nekas tur nav reāli, visu kaut ko sakārtots, kaut ko tam līdzīgu, bet viss sakārtojās, saproti, un nedzerot, tev tā dzīve tā iet uz augšu, kāpēc ir šitāds te piedāvājums vienkārši līdz jaunai mašīnai. Saprot, es neprasīju cilvēkam, iedod man jaunu mašīnu pabraukāt. Saprot, viņš pats man negrib paņemt vienu mašīnīt ogrē, tur es tev ieliešu benzīnu, maz vai kāds tev tur skatās. Un saproti, viņš arī čujilis, man tā liekas pārdeva arī šito mašīnu vakar cilvēciņi bija, ļoti, ļoti viņiem iepatikās. Saprot, es arī tā analizēju, kad tur, un saproti, ka tev jau tā uzticās, kad iedod 35 pakas, lūdzu, pilna bāka benzīna, braukā Janka, saproti, tas ir pilnīgi tā, kad tu redzi gandarījumu no nedzeršanas, saproti, un tas nav tikai tā, nav naudas izteiks, nav tam līdzīgi, saproti, ir kaifs no visa pārējā dzīvot, saproti, es vienkārši tāpatās aizdomājos, vai man vajag, vispār jaunu mašīnu, saproti, pagaidām man viņu noteikti nevajag, jo tāpēc, kad man ir kaut ko, patīk vairāk kaut ko uzbūvēt, kaut ko saproti tādu, tāpatās kā šeit, man pat to krūzīti tādas viņa izdomāta, viss ir kafijas traukiem, viss labi, kaut vai tādu krūzīti arī var tīri, vajag smuki ielikt, bet, redzi, man vajag tīri priekš sevīm, lai ar jums blogot, lai paņemt kādu cilvēku, basjasīs, aizbraukšu ciemos, un aizmugurē galdiņš, lai mēs varam normāli pasēdēt un uzrunāt. Saproti, šitādu mašīnu kaut ko pārtaisīt ar galdiem, tas nav normāli. Šitai ir jābūt tādai ģimenes mašīnītei, kāda viņi ir, vai ne? Man vajag, saproti, man vajag galdu, man vajag normāls krēslas, normāli kaut kādu apgaismojumu pie griestiem, lai es kameru varu pieskruvēt, kādu caurumu uztaisīt. Kaut kā tam līdzīgi, un saproti, bet, tāda vienkārši apņemšanās ir ieraudzīt to jauno prototipu Voyager. Varbūt tās, saproti, laiks paies, man to sakārtošu. Kāpēc, lai es arī nenopirktu jaunu mašīnu, vai ne, un uz vecumdienām tādu, celofānu noņemt no krēsliem, un pabraukāšu ar jauno Voyagerīti, kas tagad ir prototipu izstrādājumās. Kaut kā šitā te mani draugi, es vienkārši domāju,
saproti, un līdz tam bombzim man bija vienkārši viens solis, jo, saproti, es jau arī tā, kas šmigo tikai tīri vai ne, tiem īstenībā, nu, šmiga, tu tik dziļi nevar iekrist, bet man tagad tās ar visiem šitiem te, man bija tāds smagais, jo es tādus brīnumus darīju, saproti, un tur jau arī piķīts aiziet, ne pa jokam, pavisam cits, un saproti, un tur vajadzēja tikai, saproti, vairāk hopšnautām kaut kādu pareizo džeku atrast, un viņš teica, Janka, tak paņem šito te, nu, tur redzēs, uzreiz atlaidīs. Tā nī kaifiņā, tas ir pierunāt, mani 3 pirkstus apčurāt ir grūtāk, vai ne? Un 100 punkti būtu aizgājis, saproti, nu tāda kā zāle, tas nav mans, tas man neķer, un man šitie šūpolis riebjās, es nevaru, man vajag zini tādu. Dari pavisam ne to, bet tāds ar enerģiju, lai būtu, saproti, kaut kas tam līdzīgs, tas mans kaifs ir. Bet, nu, un fakts ir tāds, jo es jau tur biju sastrādājis brīnumus visādus, bet, nu, katrā ziņā, saproti, tagad esmu uz sliedēm, uz visu, ko, saproti, cilvēki mēs arī esam dažādi. Citam saproti, galīgi te neiet runa pa naudu, saproti, te vienkārši iet pa to, pa tādu dzīves, saproti, skaistumu. Es arī tagad tās domāju, vienkārši man tā viss saskrējās, tā garāžas remontiņš, tas, saproti, te arī. Un es jūtu, ka es augustā nekur neaizbraukšu, jau ir 10. augusts vai ne, bet es braukšu noteikti septembrī, jo tāpēc, kad savā kodienā iešu septembrī, bez tā nevar iztikt. Pa augustu mēģināšu visu sakārtot, un, saprot, man vislabākā tāda viena ekskursija atcerās, viena no pašām pirmajām, Kovids vēl bija, saprot, kad es braucu ar babušku, jā, uz visām salām, uz Igauniju, uz turieni. Un tur pat, saproti, tāds kā no rītiem pat ledutiņš bija. Un, saproti, un tas man tā iepatikās, tā, saproti, pilnīgi, saproti, tāds, vai varbūt, ka tas jau bija kaut kāds oktobris, jā, kaut kur Jotubītē jāpaskatās, tu no rīta izsakā pārā tāds, tu esi uzbalts, iebauc kafīņu, ienien tādā augstajā ūdenī vēl kaut kur izpeldies, veļino, tas bija tāds, saproti, tas bija lielāks kaifs nekā vasarā. Es nezinu, kāpēc, saproti, citi arī taisa tādus blogus, kur viņi ziemā aizbrauc bārguļu mašīnā. Tas, man liekas, ir tāda tuftā bišķiņ, tur, ne tu tur ārā vari tokam kaut ko. Jā, es arī biju domājis, uztaisīt, zini, tāda, 4x4 man tur bija tāds viens Voyageris, domāju, uztaisīšu ziemas variantu, zini, paņemšu družbu, zini, kādu družbu husīti uz jumta vai ne, piebrauc pie ezera, izāģē lūku, izpeldies pēc tam mašīnā, aizkurini plītiņu ekonomisko, zini, būtu šitāds kontents un varu derēt, skatījumi būtu miljoniem, tas nav mans, es dēļ skatījumiem dzīvot, es jau tā pa dziļu esmu visā šitanī YouTubē un tiktukos iekšā, jo tu ilga vairāk esi tanī visā, jo tev saproti, jo tu kaut kā tālāk esi no dabas vai kaut kā ikdienā vairāk ar visu to tieši gāja garām. Ar savējais cilvēciņš arī bez jāsītāds, bet sportisks, viss kā vajadzīgs. Visi mēs esam ar savām vājībām un ar visu. Labi, es bišķi mani varbūt, kad atkal izsit no sliedēm, bet līdz ar to tas ir viss īstenībā, ko es gribēju jums pastāstīt. Varbūt atkal es kaut kā neesmu ne tā iegājis, bet jūs visi esat savējie, visi saprotat, pat aizbraucu un atgriezos, paņēmu brillītes, lai nebūtu, draugi, nav pat 1000 skatījumu iepriekšējiem raidījumam, bet tas ir tikai normāli, jo vasara un neviens negrib sēdēt televizorā, vajag baudīt pēdējos mirkļus un visu, bet tāpatos gandrīz 1009 ir skatījumi. Bulgārijā karsti ir.
ar ko tas saistīts bija, nezinu, tas es pēdējos komentārus rasu, tad ir sirsniņas, tad ir īkšķīts, kā mēs neesam ielicis vēl sirsniņu. Laika kā vienmēr, Basjasi Bračkam, tas ir Vjačeslavs, visu to labāko. Tad ir, sveiks Jāni, kā vienmēr super, ja tev gadās braukt garām Dzeguškalnam, ja vari atstāj tur krūzīti. Es katru rītu pirms darba tur stiprinu savu sirdi, jo nevar jau tikai pa brīvdienām pumpēt alu. Iesaku tev arī pa tām trepēm palēkāt. Paldies, obligāti es to izmantošu. Es vienkārši nevaru iebraukt, kur ir Dzeguškalns, bet es apstīšos noteikti Googlē un 100 punkti kādu pārēdījumus uztaisīšu Dzeguškalnā vispār bez jautājumiem. Man patīk arī tā. Nu, forši patīk tevi paklausīties svētdienās. Paldies, paldies, draugs. Vai būs intervija ar Juri, kurš nedzer 3 gadi un nopirka Voyageru? Būs noteikti, man tikai redzu, viņš Ogrē nedzīvo, viņš bišķiņ tālāk, bet pie manīm Voyagers ķūnējās lēnu garu, viņš brauks. Uztaisīsim tās ar pareizais džeks. Vismaz kopā ieņirksim, bet katrs mēs esam cilvēciņš pilnīgi savādāks. Un saproti, un katram tā dzīvīte ir ļoti, ļoti interesanta. Saproti, nevajag būt nekādam miljonāram. Tāds miljonārs ir skučnīs. Saproti, viņš ir gaļimīs, viņš savu naudiņu tikai skaita, viņam pa draugu nav. Avot parasti cilvēciņi, nu viņi ir sirsnīgi, ir forši un labi, saproti, mīļie draugi, uz jūsu veselību, lai jums jauka jaunedēļa. Es varu darīt, kad ne tikai mani 3 draugi ir pilnmēnesī aizlidojuši uz pilnmēnesi, ka vēl daudz ir, vēl jums pēc iespējas ātrāk nolaisties atpakaļ un netēlot Gagarinu uz jūsu veselību, mani mīļie draugi.